Sveicināti visi, kas šobrīd sēž pie TV ekrāna. Tuvākās 15 minūtes kopā ar jums būsim mēs, Elīna Krupina un Gusts Cābele. Ceram, ka kaut kur tuvumā ir arī jūsu vecāki, jo šīs dienas ziņas noteikti jāredz arī viņiem. Bet nu par visu pēc kārtas. Neliels ieskats pasaules cirka dienas svinībās. Ko dara cilvēki ar plakātiem vai kas ir pikets? Jaunākās preses apskats. Dosimies džimbas drošības ceļojumā. Gatavojamies lielajai talkai. Pagājušajā sestdienā Rīgas cirkā notika ļoti īpašs pasaules cirka dienai veltīts pasākums. Tajā ikvienam bija iespēja kaut uz mazu brītiņu kļūt par daļu no cirka pasaules un iejusties mākslinieku ādā. Kāda atmosfēra valdīja Rīgas cirka arēnā, mums pastāstīs ziņu korespondente Estere. Cirks ir tracis, troksnis, krāsas, gaismas. Un šodien cirka dienu svin visā pasaulē. Arī mēs šodien šeit esam. Šodien mums ir cirka svētki. Pasaulēs cirka diena. Visa pasaulē svin šo svētkus, cirka dienas. Tāpēc mums ir daudz bērni, un viņi ļoti mīl cirku, viņiem patīk cirks, un viņi atnāca pamācīties, kaut ko iemācīties un uzzināt, kas tas ir cirks, kā var kļūt par cirka aktieru, ko vajag mācīties, ko vajag darīt. Mēs mācām žonglēt, akrobātiku. Kā tev šeit šodien patīk? Ļoti! Ko tu šodien šeit iemācījies? Ļoti daudz ko. Es iemācījos braukāt uz dēļa. Kad tu būsi liela, tu cirkā strādāsi? Jā. Ko tu cirkā darīsi? Būšu gaisa vingrotāja. Ko tu šeit jau esmu iemācījusies? Pārmetnīti ritentiņu kuleni uz priekšu un uz apakaļ, un es mācos žonglēt ar bumbiņām. Un šī cirka pasaule ir interesanta ar daudzām nodarbēm. Un pie daudz nopietnākas tēmas. Pagājušajā nedēļā mūsu ziņu korespondente Evelīna sastapās ar interesantu parādību. Pie Rīgas cirka pulcējās liels daudzums pieaugušo, kas turēja rokās plakātus un centās sev pievērst apkārtējo uzmanību. Šāda cilvēku pulcēšanās tiek saukta par piketu, bet kas tad īsti ir pikets un kam tas nepieciešams, devās noskaidrot Marta Salcēviča. Kas ir pikets? Pikets ir viens no pulcēšanās veidiem, kādā cilvēki var paust savu viedokli. Kāpēc vispār ir vajadzīgi šādi piketi? Tas ir vajadzīgs, lai kāda cilvēku grupa varētu parādīt kādu savu viedokli par politisku vai sociālu vai kādu citu viņiem aktuālu notikumu un lielākoties protestētu pret to, kā valdība vai kāds uzņēmums rīkojās. Kāpēc jūs šeit esat? Mēs šeit esam tāpēc, ka mēs negribam, lai dzīvniekiem tiktu darīts pāri. Ko parasti piketā dara? Pikets no pārējiem pulcēšanās veidiem atšķiras ar to, ka cilvēki parasti savu viedokli pauž vai no ar plakātiem, vai no ar saukļiem, bet nesaka nekādas runas. Par ko parasti piketē? Par dažādiem politiskiem vai sociāliem jautājumiem. Ja tas ir par politiskiem, tad parasti vai izrādot
piekrišanu vai nepiekrišanu kādam politiskam spēkam, vai par sociāliem jautājumiem, tad vai nu atbalstot kādu cilvēku vai dzīvnieku, dažos gadījumos tiesības, vai mēģinot panākt kādu konkrētu rīcību no kādas firmas vai citas cilvēku grupas. Ko dod pikets? Nu, principā nekādus pienākumus vienam tas neuzliek. Taču tomēr pēc piketa ir zināms, ka sabiedrībā pastāv kāds viedoklis un ka ir cilvēki, kas atbalsta šo viedokli. Un nu ielūkosimies dažos aprīļa mēneša preses izdevumos. Jo Egmonta Latvija ir mums sagādājusi daudz aizraujošas lasāmvielas. Aprīļa numuru Donaldā Dakā var izlasīt par filmu Zvaigžņu kara uzņemšanu un parasināt dažus āķīgus uzdevumus. Bet puišu varoņu žurnālā Spiderman ir foršs zirnekļa tests un Juggernauta apraksts. Tomā Džerijā varēsiet izlasīt stāstu par marsiešiem un gardo torti. Bet žurnālā Vāģi atradīsiet rakstu par Ramoni un Flo patieso mīlestību un varēsiet iemācīties, kā uzzīmēt itāļu autogu video. Vinijā Pūkā ir labs stāsts par lamatām un vēl uzzināsiet, kā izgatavot savu dārgumu lādīti. Un nu pievēršamies meiteņu žurnāliem. Princešu aprīļa numurā uzzināsiet, kāds pārsteigums sagaida pelnu šķīti. Bet Bārbijas savā žurnālā gatavojas ballei. Vēl varēsiet uzzināt, kā izgatavot sev mirdzošu mikrofonu. Un noslēgumā par Monster High. Aprīļa numurā ir daži baisi stāstiņi un iespēja aizpildīt briesmoņu testu. Vēl piebildīšu, ka katram žurnālam var pievienota dāvaniņa. Un nu ir pienācis brīdis, kad pie televizora ekrāniem īpaši aicinam arī pieaugušos. Katru no mums vecāki kādreiz ir brīdinājuši. Nerunā ar svešiniekiem, neej viņiem līdzi, esi uzmanīgs. Sevi pasargāt ir ļoti svarīgi, bet kā mēs varam to izdarīt un kā rīkoties satraucošā vai bīstamā situācijā, par to nākošajā sižetā. Šodien mēs iesim pie Džimbas, kur mēs uzzināsim, kā sevi pasargāt. Nāc iekšā. Sveika. Sveiks, kā tevi sauc? Džimba, un kā tevi sauc? Mani sauc Mārta. Mēs atnācām, lai uzzinātu, kā sevi pasargāt. Ko tu mums pastāstīsi? Nu, pirmkārt, sveiki visiem, ja? Es esmu ļoti priecīgs, ka pie manis katru dienu brauc bērni no Rīgas un no visas Latvijas, no skolām, no bērndaržiem. Un es pats esmu no drošības salas, un es tajā salā daudz ko mācījos par drošību. Un tad es izaugu un sapratu, ka man jābrauc uz Latviju un arī jāmāc par drošību. Tas, ko es iesaku bērniem, ir tādas konkrētas lietas, ka jums ir, bērni, noteikti jāklausās visās savās maņās. Tas ir acis jāizmanto ausis, jāizmanto sirsniņa, kājas jāizmanto. Tas nozīmē tā, ka, piemēram, ja ir kāda aizdomīga, tāda bīstama situācija, jūs uzreiz taču jūtat, vai ne, kā sirsniņa pukst. Kā sita sirsniņa ātrāk sitas? Kā tev šķiet? Jā, man šķiet. Nu, ja sirsniņa pukst ātrāk, vai ne, tā ir uzreiz jau pirmā zīme, jeb tāda saucamā signalizācija, kas saka, ka kaut kas dīvains notiek, kaut kas bīstams, vai ne? Vienmēr to vajag ņemt vērā. Ja ir tāda dīvaina sajūta, par to vajag noteikti izstāstīt vecākiem, ja, vai kaut kas tāds atgadījies nelāks skolā vai dārziņā vai uz ielas. Nu, tad es arī saku to, ka bērniem ir jāpielieto tātad dzirde un redze. Kā ir ar redzi? Ko mēs varam redzēt? Mēs varam paskatīties, ja kaut kāda dīvaina situācija, piemēram, ja mēs redzam, ka kaut kāds piedzēries cilvēks uz ielas, vai ne ir, mēs taču viņam neiesim tieši virsū, vai ne? Kā to šķiet? Kā ar ausīm. Ar ausīm mēs varam sadzirdēt, vai ne? Ja kaut kāds cilvēks, piemēram, jums saka, ej, panāc šurp,
mazais, es tev parādīšu kaķīšus foršus vai sunīšus, vai ne? Mēs no svešiniekiem neko neņemam, neko, lai mums piedāvātu vai nu naudu, vai nu kaķīti, sunīti, vai kaut kādu iPhone. Mēs neko neņemam, ja? Mēs ejam projām, nekādā gadījumā. Nu, tad vēl viena lieta, kā jūs varat sev pasargāt bērni, ir, ja kaut kas tiešām ļoti bīstams notiek, ja jums kāds, piemēram, grib nodarīt pāri vai dzenis jums pakaļ, jūs varat skriet, vai ne? Tas, ko es iesaku bērniem, ir, piemēram, var ieskriet veikalā, palūgt palīdzību pārdevējiem, apsargiem, ja? Var aizskriet pie informācijas centra, pateikt, man kāds grib nodarīt pāri, vai ne? Pieskriet uz ielas pie kādas mammītes vai tēta ar bērniņu, vai ne? Tiem var lūgt palīdzību. Nu tā, tās ir tās lietiņas, ko es iesaku bērniem ņemt vērā. Ja cilvēks svešs pienāk klāt un aicina tev doties tam līdz, tad apgriezies un skrien kā vējš. Ir tiesības tev pateikt tam nē. Ja tev briesmas draud, sauc palīgā, nebaidies. Ja tev briesmas draud, sauc palīgā. Un vēl, Mārtiņ, mēs runājam par to, kā sevi pasargāt. Ir viena lieta, ko es gribētu pievērst vecākiem, ja vecāku uzmanību gribētu pievērst tas, ka ir ļoti laba lieta, ka vecāki izdomājiet ar saviem bērniem tādu, kā saucamo atslēgas vārdiņu. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja kāds cits atnāk pakaļ jūsu bērnam, tam cilvēkam jāzina jūsu norunātais atslēga vārdiņš. Piemēram, Mārtiņ, pasaki man kādu atslēgu vārdiņu. Nu, kādu īpašu vārdu, kas tev pašai patīk? Nu, pulkaine. Pulkaine, jā. Nu, re, iedomājies, ja es tev atnāku pakaļ uz skolu, izņem tevi no skolas, jā, tu man pajautā. Nu, pajautā, kāds ir atslēgvārds? Kāds ir atslēgvārds? Un tad es atbildu, pulkaine, vai ne? Un tad tu zini, ka viss ir tā kā vajadzīgs, viss ir sarunāts, jā, jo tas ir tas vārdiņš, ko tu esi izdomājis kopā ar māmu un tēti, ka tas būs tavs atslēgvārdiņš. Bērni visu vienā reizē izstāstīt nevar, bet es jūs ļoti gaidu pie sevis ciemos. Nāciet pie manis un apmeklējiet manu drošības ceļojumu. Esi uzmanīgs. Esi drošs. Šodien visā Latvijā ir lielās talkas diena, un noteikti daudzi no jums jau gatavojas doties uz kādu no talkošanas vietām. Bet pirms dodaties sakopt savu apkārtni, gribam jūs iepazīstināt ar kādu, kurš lieliski zina, ka rūpēties par dabu vajag ne tikai talkas dienā. Cūkmens vienmēr strādā, viss, lai būtu tīrs. Spodrību tas dādā, viņš ir nabais vīrs. Spodrību tas dādā, viņš ir nabais vīrs. Kā rodas mežā tie atkritumi? Mežos iet atpūsties cilvēki, tieši Latvijas valsts meža aicina uz mežu atpūsties, mums ir 400 atpūtas bāzes, atpūtas vietas tādas speciālās, ko nākt atpūsties. Un padomā, cilvēks atnāk uz to pikniku, viņš kaut ko smagi ir atnesis, ēdienas, dzērienes, visu kaut ko ogles, šašļiku. Viņam bija spēks atnest to uz mežu, bet viņam vairs nebija spēks iznest ārā no meža, un viņš met to mežā iekšā. Un mēs visi redzam, ir tāda talka, kas ir vienreiz gadā Latvijā, ko organizē. Bet Latvijas valsts mežiem nav tā, ka vienu dienu ir talkā. Mēs tīram visu laiku, nu ziemā netīram, ziemā sniegs un tā visādīgi. Un tas rakākais ir, redz, šogad, piemēram, sniegs nebija. Bet cits gadus, ka sniegs nokūst, tad tikai viss tā šausmas redzēt, ko cilvēki ir sametuši mežā. Vai atkritumi paliek vēl mežā, ja jūs vēl savācat? Mēs vācam un vācam un vācam. Un ko es gribēju teikt? Kad, piemēram, tie lielie mēslotāji, nu viņus nav iespējams pārmācīt. Nav iespējams. Tāpēc es tagad jau visus šos gadus braucu pa skolām, pa bērnu nometnēm un audzinu jauno paudzi. Tā kā tev vai nestāstu un visiem pārējiem un mācu, ka nedrīkst mēslot mežā, jo tā ir cerība, ka vismaz viņiem es iemācīšu un viņi zinās, ka nedrīkst mēslot mežā. Un savu citu, iesākumā, kad es to visu darīju, nu, zinu, uz mani skatījās, nu, kas tas tās pa murgu ir vispārībā, vai ne? Bet tagad, kad viņi saprot, ka es mācu atkritumus vākt, šķirot un visādīgi tam līdzīgi, tagad bērni saprot, un kad es bērnam uzdod jautājumu, viņš visu zina. Viņš pilnīgi visu zina, kas kā jādara. Tie bērni, kuri netiks uz talku, vai varēs piedalīties pēc tam?
Jā, nu tieši tā, es jau to teicu, ka talka ir viena diena gadā. Bet mēs jau talkām visu laiku. Un savu citu, tu vari man piezvanīt un uzzināt, kur kas kaut kā talka ir. Es tev paņemšu līdzi uz mežu un iesim divatā vākt iz kaut ko. Pasaka, nemēslo mežā. Saka vienkārši. Nemēslo mežā. Jānodod cūkmenes zvērests. Tā. Atkārtojas manu zvērests tekstu. Nemēslot mežā. Nemēslot mežā. Zvēru. Zvēru. Savāktais sevis atkritumus. Savāktais sevis atkritumus. Zvēru. Zvēru. Lai nepārvestos par cūku. Lai nepārvestos par cūku. Jo Jo Latvijas valsts meži brīdina. Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā. Par cūku pārvērtīsies. Viņš ir niknais vīrs. Cūkmens iet uz vietē. Viņš ir niknais vīrs. Cūkmen labais, cūkmen skaistais, cūkmen tev ir draugs. Cūkmen labais, cūkmen skaistais, kļūsti viņa draugs. Cūkmen labais, cūkmen skaistais, cūkmen tev ir draugs. Cūkmen labais, cūkmen skaistais, kļūsti viņa draugs. Nu re, ar to raidījums arī ir beidzies. Tikamies jau pēc nedēļas šai pašā laikā, šai pašā vietā. Lai jums foršas brīvdienas! Tā! Tā!